Labrīt. Labrīt. Šorīt pie mums ciemos ir ieradies plastikas ķirurgs Ansis Ģielis, lai runātu par krūšu rekonstrukciju. Labrīt, Ansi. Labrīt. Un tas pirmais jautājums ir, kāda ir tieši tava saistība ar krūšu rekonstrukciju? Diezgan dziļi jau pēdējos 10 gadus, jo ilgus gadus mūsu krūts slimību centrs Stradiņas slimnīcā bija vienīgā iestāde visā Baltijā, kas rutīnā piedāvāja krūts rekonstrukcijas pakalpojumus, un arī liela daļa no manas izglītības saistās tieši ar rūpēm par krūtīm, par krūšu ķirurģiju, par krūts onkoloģisku pacientu aprūpi. Kā tu līdz tam nonāci? Pirmkārt ir ģimenes tradīcijas plastikas ķirurģijā, un tas ir likumsakarīgs sākums, un otrs bija pavērsiens, kad uzreiz pēc rezidentūras Stradiņas slimnīcas vadības lēmums bija, ka uz slimnīcas esošā budžeta rēķina ir svarīgi nodrošināt krūtsvēžu pacientiem pilnīgu aprūpi, un man tika izteikts piedāvājums, vai es vēlos piedalīties krūts komandas veidošanā un nodrošināt šo te operāciju veikšanu, lai pacientis ir ne tikai izārstēts no vēža, bet arī atgrieztas normālā dzīvē. Paldies tev un taviem kolēģiem par to brīnišķīgo darbu, ko jūs darāt. Paldies, Ansi! Paldies! Radio Skola.